Lai aprēķinātu tātad, prasītās vērtības, kas jums šeit apakšējā tabulas daļā norādītas, būs jāizmanto iebūvētās standarta funkcijas. Un viens lielums, kas jums ir prasīts, ir vidējais lielums, ja tas ir vidējais aritmētiskais, līdzīgi kā jūs rēķinat, tātad kā jums rēķina semestra vidējo atzīmi, kad saskaita visus lielumus kopā un izdala ar skaitļu skaitu. Jāsaka tā, lai mums nebūtu šobrīd viss jāsummē kopā un jādala ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tad to daudz vienkāršāk ir izdarīt, izmantojot funkcijas. Tad atkal aprēķinus sāksim ar to, ka ievadīsim vienādības zīmi. Un ir jau funkcijas, ko mums piedāvā automātiski šeit Google izklāja lapas, bet funkcijas mēs varam atrast šeit zem šīs te ikoniņas. Tā ir tāda matemātiskā summas zīme, tātad uzspiežot blakus uz papildu izvēli, tātad parādās tās funkcijas, kas ir biežāk lietotas, kā arī funkcijas ir sadalītas pa dažādām tātad klasēm, ja, tad nodalījumiem visas, ja, un tad alfabētiskā secībā funkcija ir tiešām ļoti daudz, jo izklājlapas piedāvā plašas aprēķinu veikšanas iespējas. Tātad mūsu funkcija, lai aprēķinātu vidējā, ir average. Tas, ko mēs tagad izmantojam, spiežam virsū, un tad svarīgi ir atlasīt apgabalu, tātad, kuram mēs rēķināsim šo vidējo. Tātad iekaviņās jām būtu jāievada tie lauki, kuriem mēs gribam aprēķināt šo vidējo vērtību. Vai arī mēs ņemam pelīti, ja, un tad uzspiežot pirmajā lauciņā, pavelkam un iezīmējam visus vajadzīgos skaitļus, kas atrodas tātad B kolonnā šajos zaļajos lauciņos. Un tad, kad no B3 līdz B12 lauciņi ir atlasīti, mēs varam spiest taustiņu Enter, un mūsu vidējā vērtība ir aprēķināta. Formuliņu, lai katrai tātad kolonnai nebūtu šis aprēķins jāveic no jauna, mēs varam arī kopēt, pavelkot aiz aktīvā punkta, un jūs redzēsiet, kad šeit, ja, tātad formulu varam redzēt, kad tiek aprēķināta vidējā vērtība, tātad C kolonnas skaitļiem, un tātad šeit atkal jūs redzat, kad no D3 līdz D12. Minimālo vērtību savukārt, tātad jūs varēsiet aprēķināt, izvēloties funkciju min, ja, tad dodamies atkal šeit, atrodam min funkcija arī ir starp biežāk lietojamām, vai nu meklējam pie visām, ja, tātad alfabētiskās secībām. Tad izvēlamies funkciju min, tātad mums iekavās, tātad vajadzīgas ir vērtības, no kurām tad mēs šo minimālo vērtību atradīsim, tad atkal ieklikšķinām, turam pelīti, nelaižam vaļā un pavelkam, iezīmējam visus skaitļus, kas mums ir nepieciešami. Un tad spiežam taustiņu Enter. Un līdzīgi tātad mēs jau redzam, ja, kad tiešām kolonnā šī minimālā vērtība ir 8, šobrīd datu nav daudz, un mēs varētu arī ierakstīt, izmantojot klaviatūru, bet iedomājieties, ja jums būtu 1000 un vairāk datu, no kuriem būtu jāatrod šī minimālā vērtība, tad tas vairs nebūtu tik vienkārši. Tāpēc šādas funkcijas ir tātad izgudrotas. Un pavelkam tālāk atkal aiz aktīvā punkta, lai šīs minimālās vērtības atrod arī nākamajām kolonnām. Savukārt maksimālo tātad vērtību jums attiecīgi tad ir jāmeklē funkcija max, ja, atkal identiski, vai tātad identiski iezīmējam skaitļus, no kuriem mums šī maksimālā vērtība jāatrod, un formuliņu kopējam uz priekšu.
Summa tātad arī ir aprēķināma uzreiz, nevis summējot katru skaitli vairākas reizes, piemēram, 23 plus 12 plus 45, bet mēs līdzīgi varam arī atrast summu. Sākam ar vienādības zīmi, ejam uz funkcijām, funkcijas summa, iezīmējam skaitļus, no kuriem mums šo summu vajag dabūt, un spiežam Enter taustiņu. Tātad, un līdzīgi pavēlkot aiz aktīvā punkta, sasummējam visas kolonnas. Ko nozīmē skaits? Skaits ir angliski funkcija count, kas saskaita to, cik šūnās ir ievadīti skaitļi. Teiksim, ja mums kāda šūna būtu tukša, tad viņš viņu neskaitītu. Nu, teiksim, paeksperimentēsim. Tātad mēs sameklējam funkciju count, iezīmējam datus. Tātad iezīmējam datus, no kuriem mums jāatrod ir tas, cik šūnās ievadīti skaitļi. Spiežam Enter. Tātad redzam 10 lauciņi aizpildīti ar skaitļiem. Ja mēs šo temu pakopējam tālāk, redzam, ja visur ir 10 aizpildīti ar skaitļiem. Bet, piemēram, es izdzēsīšu kādu lauciņu, jūs redzat, ja, tad parādās, ka šobrīd ar skaitļiem ir aizpildīti 9 šīs šūnas, ja, šie lodziņi. Tāpēc count ir tā funkcija, kas saskaita to, cik lauciņos ir ievadīti skaitļi.